man ir milzīgs prieks, ka ar katru notikumu jūs kļūstat arvien vairāk un vairāk. Šī ir otrā saruna izstādes publiskajā programmā, ko veidojam ar Ārsts Ilzes Aizsilnieces fonda atbalstu. Šo pasākumu ir atbalstījis arī Čiekuru fonds. Un tēma, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga par emociju saikni ar fizisko veselību. Jo, kā mēs labi zinām, emocijas nemājo tikai galvā, emocijas mājo ķermenī, un tās ietekmē ne tikai mūsu psiholoģisko labsajūtu, bet arī fizisko. Un šoreiz mums ir 2 brīnišķīgi sarunu partneri, psiholoģe, Latvijas Universitātes profesore Ieva Biter un bērnu psihiatrs, RSU docētājs Nikita Bezborodovs. Pirms es dodu vārdu viņiem, gribētu vēl piebilst, ka šī izstāde piedalās arī Jēla Universitātes pētījumā, kas ir vēl viens veids, kā mēs varam saprast vairāk par sevi, par savu prātu, arī par savu ķermeni. Tādēļ pēc sarunas beigām, ja jūs vēl būsiet spējīgi, protams, es jūs ļoti lūgtu noskanēt kodu, kas ir lapiņās, ko jūs varbūt paņēmāt iekšā nākot, vai arī atrodams pie kasēm, atrast savu mākslas darbu, kas jūs visvairāk uzrunā, un atbildēt uz dažiem Jēla Universitātes jautājumiem, kas patiesībā neaizņems vairāk kā 5 minūtes jūs dārgā laika. Bet tagad es dodu vārdu Ievai un Nikitam. Jā, paldies, Una. Vai jūs mūs labi redzat un dzirdat, vai mums labāk ir stāvēt kājās? Jā, bija kas. Jūs labi dzirdat un redzat, vai mums vajag stāvēt kājās? Stāvēt kājās, okay. Mēs varam. Mēs varam, jā. Bet ja mēs nogursim, tad mēs apsēdīsimies. Tad mēs apsēdīsimies, jā. Jā, es priecājos ar tevi atkal satikties. Sveika, profesori. Labdien, nākamais profesori. Jā, mēs šodien esam izlēmuši tad runāt par 3 mītiem faktiski, tā kā tas bija mūsu kopējais plāns. Un mēs pastāstīsim tos mītus soli pa solim, lēnā garā. Jā. Un es no sevis piebildīšu, ka mūsu plāns vismaz, kā mēs esam parunājuši, ka stundu mēs ar Ievu runāsim, bet ka mums ir iespēja un laiks arī kaut kādai diskusijai ar auditoriju. Un es ceru, ka jums varbūt radīsies kaut kādi jautājumi vai pārdomas, un tad mēs varētu pēc tam arī adresēt jūsu jautājumus. Un tad, ja profesorai Bitei uzdevums, zinām, arī ir organizēt šo sarunu, ja tad viņi ir organizējusi 3 lietas, 20 minūtes katrai, tad mans uzdevums ir pēc iespējas dezorganizēt. Mēs strādājam pēc dialektikas principiem, un tad es ceru, ka tas būs visiem interesanti un izklaidējoši. Jā, mēs esam atšķirīgi kā pati dzīve, jā, mēs esam pat nesaskaņoti apģērbi. Tā kā. Labi, bet mēs tad sāksim ar pirmo mītu. Un es, ja to atļausi, sākšu ar nelielu vēsturi. Man nesen bija tāda interesanta pieredze. Es biju Medicīnas vēstures muzejā. Un Medicīnas vēstures muzejs pašlaik taisa bērnu muzeju, tādu ekspozīciju, kur tiešām ir paredzēts tāda interaktīvam darbam ar bērniem. Un taisot šo ekspozīciju, viņi ir pasūtījuši pētījumu, jā, tad, lai viņi būtu informēti. Un tas pētījums bija par to, ko tad Latvijas bērni vispār domā par veselību, ko viņi saprot. Ja, un tas pētījums bija ar bērniem, ar maziem patiesībā, laikam no 6 līdz kaut kādiem 11, 12 gadiem, un tas bija kvalitatīvs pētījums ar padziļinātām intervijām. Un, kā jūs saprotat, ar 5-gadnieku, 6-gadnieku padziļināta intervija varētu izskatīties interesanti, bet viņi ir izmantojuši līdz ar to tādu ļoti interesantu metodoloģiju. Tad tas, ko viņi ir darījuši, viņi tā skaitā, mēģinot noskaidrot, ko tad bērni domā par veselību, viņi ir radījuši visādas bildītus un ar tiem bērniem pārunāja. Kā tev šķiet, šis cilvēks ir vesels vai viņš ir slims ar kaut ko?
Starp citu, pētījuma rezultāti ir apkopoti un publiski pieejami. Ļoti interesanti, visiem iesaku ar visiem bērnu citātiem. Bet tas, kas mani satrieca dziļi, tad ir viens tāds sarkans pavadiens, kas iet cauri visiem tiem rezultātiem. Un tas sarkans pavadiens ir, ka mūsdienās Latvijā bērni tad vienīgais galvenais kritērijs, pēc kā viņi vērtē cilvēka veselību kā tādu, ir viņa emocijas. Tad tais bildītis varēja būt cilvēks bez kājas vai ratiņkrēslā. Ja viņš bija smaidīgs, tad bērni uzskatīja viņu par veselu. Cilvēks varēja izskatīties pilnīgi tā kā intakts, bet ja viņš bija dusmīgs vai bēdīgs, tad bērni šajā vecumposmā diezgan skaidri interpretē viņu kā slimu. No šī rodas arī mūsu pirmā tāda diskusijas moments, un nezinu, vai tas ir mīts, bet tas, kas man ir skaidrs, ir, ka mēs kā sabiedrība, tas, ko esam iemācījuši bērniem, ka ir kaut kādas slimīgas emocijas vai sliktās emocijas, un ir acīm redzami arī kaut kādas labas emocijas. Tas jau skaidrs piecgadniekam mūsdienās. Ja, tad, kā tev šķiet, Ieva? Ko tu par šo teiktu? Es teiktu, ka mana interpretācija ir, ka šis pētījums parāda, cik ļoti nozīmīgas ir emocijas un cik ļoti svarīgi faktiski ir mentālās veselības jautājumi. Jā. Vai ne? Jā. bet jā, tad tas ir pirmais mīts, ka ir labas emocijas un ir sliktas emocijas. Es domāju, mēs visi droši vien šajā autorijā zinām, ka emocijas ir ļoti svarīgas, jo viņas mums par kaut ko ziņo un viņas ziņo arī par kaut ko citiem, un viņas arī motivē mūsu darbībai. Tad vārds ar emotion ir no diviem vārdiem, tā kā un motion, jeb kustība, un tas nav no angļu valodas, bet no latīņu. Tā kā viņas liek mums kaut ko darīt, līdz ar to viņas nav ne labas, ne sliktas, viņas ir ļoti svarīgas. Un domājot par labo un slikto, šis teiciens, visas kaitas ir no nerviem. Tas ir, protams, ļoti iesakņojies, un mēs, protams, varam drusciņi par to šobrīd. Es mazliet aizgāju uz nākamo mītu, es ļoti atvainojos. Laikam es esmu mazliet satraukusies, kas ir ok, normāla emocija. Jo tas, ko es gribēju minēt saistībā ar labām un sliktām un ķermeniskām reakcijām, šajā sakarā domājot par fizisko veselību, ja jūs iedomājaties kaut kādu mirkli, kad jūs esat satraukti, tā kā, piemēram, es šobrīd esmu mazliet satraukti, es esmu šajā milzīgajā autorijā ar daudziem cilvēkiem, protams, mans ķermenis reaģē, un es varu teikt, satraukums ir ļoti slikta emocija, jo es no šī satraukuma faktiski pazaudēju sarunas pavadienu, un tātad tas ir kaut kas ir tā saucamā sliktā emocija. Bet, ja jūs iedomājaties par kādu labu notikumu savā dzīvē, kaut ko, kur jūs esat bijuši ļoti dziļi sajūsmināti. Piemēram, ja jūs esat precējušies, cilvēki nodarbojas ar šo daļēji veiksmīgo biznesu joprojām, vai ja jūs precējāties, jūs atceraties, kā jūs jutāties, vai jūs saņēmāt autovadītāju apliecību, tas bija viens no laimīgākiem dzīves brīžiem, jo es ļoti mocījos viņu mēģinot nokārtot, vai kāds cits tikpat augstskolas diploms, pozitīvs notikums, viņš izraisa jums tā saucamās labās emocijas, prieku, vai jūs ķermenis reaģē? Jā, un vai jūs jūtat gandrīz to pašu, ko jūs jūtat pie trauksmes? Sirdsdarbība pātrinās, vai ne? Tā kā jums ir tauriņi vēdrā, faktiski tās ir tās pašas ķermeniskās reakcijas. Un mēs reaģējam ķermeniski, kad mēs piedzīvojam emocijas, un mēs varam teikt, jā, ok, tad trauksme ir saistīta ar mūsu fizisko veselību, bet arī prieks, mēs nedrīkstam priecāties, jo tas arī ir saistīts ar fizisko veselību, kas tikai absolūti apgāž šo ideju par to, kad ir labas un sliktas emocijas. Bet mēs varam mazliet savādāk uz to raudzīties, un kā to sauc šobrīd zinātne ir, ka ir emociju valence, kas nozīmē to, vai mēs piedzīvojam šīs emocijas kā kaut ko patīkamu vai kā kaut ko nepatīkamu. Un, no savas puses, tas, kas man vienmēr palīdz pašam saprast, un varbūt arī es strādāju ar bērniem pārsvarā, un arī ar bērniem par to runāt, ir, ka emocijas ir neizbēgamas. Ja, tad emocijas ir cilvēka stāvoklis, un patiesībā nevis tikai cilvēka stāvoklis, bet
jebkura zīdītāja noteikti stāvoklis, bet principā, ja tad emocijas ir ļoti bāziskas, pamatīgas evolucionāras adaptācijas mehānismi. Ja tad emociju mērķis un tas, kāpēc mēs jūtam emocijas, ir tiešā veidā saistīts ar izdzīvošanu. Parasti mēs mēdzam runāt par tādām pamatemocijām vai bāzes afektiem, un ir dažādas teorijas. Būtu interesanti ir no Ievas uzzināt, kuri tad viņa piekrīt, cik tad ir pamatemocijas. Jo var teikt, ka 5, var teikt, ka 7, ir dažādi veidi, kā to klasificēt, bet ir skaidrs, ka ir šī kaut kāds skaits ar pamat emocijām, kas ir bioloģiski ieliktas mūsu smadzeņu darbībā. Un katrai no emocijām ir savs evolucionārs uzdevums. Un bez katras nav iespējama faktiski mūsu izdzīvošana. Un ja mēs ejam pēc Ekmana, tad pēc 5 pamatemocijām, tad dažas jau Ieva nosauca, piemēram, dusmas, vai bailes, vai riebums. Es piekrītu šai teorijai. Jā, tev patīk. Man vairāk patīk 5. Jaka Pankseps teorija, kur ir 7. Tev tā patīk. Okay. Jā, man tā patīk labāk. Man liekas, jo vienkāršāk, jo labāk. Bet nepārāk vienkārši. Tad interese, un prieks. Ja mēs padomājam, tad protams, ka daļai no šīm emocijām ir negatīvā valence. Piemēram, bailes. Bailes ir ļoti svarīgas. Ja tad bailes ir pamati izdzīvošanas mehānisms, tad mums ir jābaidās no kaut kā, kas apdraud. Ja tad baiļu nozīmē ir izvairīšanās. Ja tad, ikdienā mēs biežāk lietojam vārdu trauksme, bet runa iet par patiesību kaut ko ļoti līdzīgu. Ja tad, tas, ko es ļoti bieži skaidroju pacientiem, ir, ka trauksme nav iespējama bez izvairīšanās. Ja nav izvairīšanās, tad tā īsti nav trauksme, jo galvenais trauksmes mērķis ir likt tev izvairīties no kaut kā, kas izraisa bailes. Ja tad, vai trauksmi. Un mēs zinām, ka tas ir ļoti saistīts ar limbisko sistēmu, ar mandeļveida kodolu, amigdalu, tad citām limbiskās sistēmas struktūrām. Mums ir jārēģē ar bailēm uz apdraudējumu. Ja mēs runājam par dusmām, tad ļoti līdzīgas struktūras ir iesaistītas, tikai tā ir tā aktīva šīs bēgšanas vai cīņas reakcijas daļa. Ja tad dusmas ir domātas, lai mēs varētu cīnīties ar to apdraudējumu, panākt kaut ko. Ja nebūtu dusmas, tad ļoti daudz kas manā dzīvē, piemēram, nebūtu sasniegts, jo dusmas liek mums rīkoties. Ja mēs runājam par riebumu, kas ir vēl viens tāds afekts ar negatīvo valenci, tad tā ir emocija, kas ir domāta, lai pasargātu jūs no inficēšanās, vai arī no saindēšanās. Skatoties uz sapuvušu gaļas gabalu, jums ir jājūt riebums, jo tas nodrošina tas, ka jūs to varbūt nemēģināsiet ēst un varbūt izdzīvosiet. Tad ir vēl viena nosacīta tāda neitrāla emocija, kas ir interese. Un tā ir soda atalgojuma sistēma, dopaminerģiskā sistēma. Tad tā ir šī motivācijas sistēma. Tad mēs jūtam interesi, un tad tas liek mums darīt kaut ko. Un tikai viena emocija no pamata emocijām ir pozitīva. Tad, un tas ir prieks. Tad piesātinājuma atalgojums. Interesi, diemžēl, jau daudz vairs nepieskait pie emocijas, jo motivācija ietilpst iekšā visās emocijās. Tā ir vispār, piekrīt to. Bet pārsteigums, laikam, bija Ekmanam. Pārsteigums. Jā, bet tā klasifikācija ir balstīta uz automatiskām sejas izteiksmēm, jo mēs atkal vēl viena lieta, ko mēs zinām, šīs struktūras ir ļoti, ļoti senas. Un viņas nav tikai mums, viņi ir visiem zīdītājiem, un šīs struktūras, ņemot vērā, ka viņu uzdevums ir nodrošināt izdzīvošanu, darbojas ļoti ātri. Tas nozīmē, ka uz jebkādu notikumu tad tas, kas ir absolūti normāli, reaģēt uz to emocionāli, ar afektu, tad ar kaut kādu emociju, un tas parasti arī parādās mūsu sejā. Tad, un tikai tad pieslēdzās Pieris Dēvis Garoze,
ja, tad, kas ir cerams spējīga palīdzēt novērtēt, ja, tad noregulēt, un tas ir kaut kas, ko droši vien kā Ieva gribēs arī pēc tam apspriest, emociju regulāciju. Tā kā pēc būtības neviena emocija nav negatīva vai pozitīva, ja, tad ir šī emociju valence. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, ja, tad, ja mēs saprotam, ka emociju mērķis ir izdzīvošana, nu, tad var arī droši vien loģiski saprast, kāpēc tad lielākā daļa no mūsu pamata emocijām ir negatīvo valenci. Nu, tas ir izdzīvošanas jautājums, ja, tad pasargāt. Tikai viena ir pozitīva, un visas pārējās, diemžēl, ir ar negatīvu valenci, un tas ir cilvēka stāvoklis. Tas ir tās smadzenes, ar kura mums ir jādzīvo. Jā, un man ir ideja, kāpēc viņas tiek klasificētas kā labas un sliktas. Tā kā viens ir, protams, ko tas mums izraisa, bet otrs ir arī droši vien tas, cik mēs ilgi viņas piedzīvojam. Tā kā, ja mēs ilgstoši mocamies ar vienu emociju, tad mēs, protams, ilgstoši sākam justies slikti, bet labā ziņa ir tā, ka faktiski tā vairs emocijas ir ļoti īslaicīgas. Faktiski, ja mēs ilgstoši mocamies ar emociju, tad vairāk mēs mocamies ar to, ka mēs domājot par kaut kādu situāciju, mēs iestrēgstam šajā domāšanā un mēs šo emociju turpinam uzturēt. Un tādēļ iespējams mēs esam izdomājuši, ka emocijas ir sliktas, jo viņas vienkārši mēs ļoti ilgi viņās maļamies. Un tas kaut kādā mērā ir saistīts ar to Nikitas pieminēto priekšējo smadzeņu garozi. Tā kā, ja mums ir labākas spējas regulēt, un tas ir drusku saistīts ar to, kādas ir mūsu vadības funkcijas, kuras ir šajā priekšējā smadzeņu garozā, tad mēs arī varam ātrāk nonākt atpakaļ līdzsvarā. Bet, protams, tā kā ir cilvēki arī, kuriem ir drusku ātrāka reaģēšana, kas ir bioloģiski noteikti, un viņu atgriešanās līdzsvarā bioloģiski ir drusku lēnāk, un tad ir daži cilvēki. Tipiski mēs atgriežamies diezgan ātri pēc dažādiem emocionāliem pārdzīvojumiem atpakaļ līdzsvarā, jo emocijas pēc savas būtības fizioloģiski ir ļoti īslaicīgas. Bet vēl viena lieta, ko svarīgi piebilst, ir, ka jūs jau saprotat, ka mēs neesam smadzenes, kas vienkārši lido vakumā, ja, tad, un mūsu smadzenes nesastāv tikai no limbiskās sistēmas, šīs senas, primitīvas zīdītāju, ja, tad, smadzeņu daļas. Jebkura emocija nekad nav tikai emocija. Ja, tad jebkura emocija nāk līdz vēl vismaz 3 tādas sadaļas. Nu, viens ir tā emocionāla sadaļa, piemēram, mums ir bail, mums ir vai trauksme pašlaik. Ja vai sociāla trauksme, man arī sociāla trauksme, atkal absolūti normāls. Nevar būt. Absolūti normāls stāvoklis, ja, tad, bet nu, tā ir tā emocionāla sajūta. Tad vienmēr nāk klāt arī domas, šī kognitīva domāšanas komponente, ja, tad, un nu, es nezinu, kādi scenāriji tev pašlaik ir galvā, ja, tad katastrofiski, kas varētu notikt briesmīgs, ja, tad ar visiem šiem daudziem cilvēkiem skatoties, ja, tad viss kaut kas, es varu paklupt un nokrist, un jūs visi, nezinu, smiesieties, nu, apčurāties diez vai es varu, ja, tad, tādas domas man nav. Kādēļ ne, jo šī ir trauksmes fizioloģija. jā, bet ir kaut kādas domas, kas pastāv līdzi. Mums ir arī ķermenis. Ja, tad, līdz ar to mums ir ķermeniskas reakcijas. Ja, tad, nu, piemēram, kā jau pieminēju, man ir pašlaik pātrināta sirdsdarbība. Es domāju, ka mans Fitbits to reģistrē diezgan labi. Es varēšu redzēt pēc tam datos, ja, un visticamāk, ka manas sirdsdarbības ātrums pašlaik ir nu, tāda trenējošā slodzes zonā, ja, tad pie 120, 130 sitieniem minūtē, ja, tad man mainās nu, visādas fizioloģiskās reakcijas, svīšana, ja, tad, ja es tagad mēģinātu ļoti stabili turēt to glāzīti, ja, tad jūs redzētu to trīci, ja, tad mainās mūsu ķermenī. Tu domā, ka mēs redzētu trīci? Tā ir tā doma. Ja, tad, tā ir tā kognitīvā daļa. Ja, tad, jo emociju pamatmērķis ir sagatavot jūs šai izdzīvošanas reakcijai. Ja, tad, un baiļu pamata funkcija ir izvairīties. Ja, tad, man vajadzētu, nu, atkal, ja es paļaujos tikai uz šo emociju, man vajadzētu pašlaik ātri skriet prom. Ja, tad,
no šejienes. Un mans organisms jau ir sagatavots. Ja? Tad man sirdsdarbība jau sirds pumpē asinis, muskuļi ir sagatavoti šeit reakcijai. Ja? Tad ir fizioloģiskas reakcijas, jo mēs esam iemiesoti cilvēki. Ja? Tad mēs dzīvojam ķermenī, un tad emocijām vienmēr ir šī fizioloģijas daļa, ja? Tad ķermeniskā daļa. Un tad, protams, ka mums ir uzvedība. Ja, tad, jo viss tas iepriekšējais ir domāts, lai vai ierosinātu kaut kādu veidu uzvedību, padarītu to iespējamu, vai tieši otrādi neiespējamu. Ja, tad emocijas nekad nav tikai emocijas. Un tā varbūt ir laba ziņa. Es nezinu, vai tā ir laba ziņa vai slikta, bet Ieva ir kognitīva behaviorāla terapeite. Ja, tad tas, ko KBT dara, es nezinu, cik jūs daudz un cik mēs vispār daudz esam spējīgi strādāt ar emocijām tieši, jo emocijas ir automātiskas, diezgan nekontrolējamas reakcijas. Ja, tad, bet pa laimi emocijas nekad nav tikai emocijas, un ar tām pārējām daļām mēs varam strādāt. Es nevaru pašlaik ietekmēt savu sirdsdarbības frekvenci, ja, tad tur ir autonoma nervu sistēma, kas to dara, bet es varu kaut ko darīt ar savām domām. Ja, tad tas ir kaut kas, ko es varu ietekmēt, un noteikti ir kaut kas, ko es varu darīt ar savu uzvedību. Piedod, labā ziņa ir tā, ka tu vari ietekmēt arī savu sirdsdarbību. Vai? Tā ir tā es nevaru. Ar fizisko veselību. Ieva noteikti var. Tu vienkārši aizturi elpu uz kādu brīdi. Un dara to ilgi, un tad tu to ietekmēsi. Ja es to ilgi darīšu, es nomiršu. Tā ir tava doma. Jā. Jā. Tu vari. Tā kā mēs laimīgā kārtā varam ietekmēt fizioloģiju, jo patiešām tas, kas ir pierādīts, protams, mums ir situācijas novērtējums smadzenēs, kurš ir bez apzinātām automātiskām domām, un tad emocija rodās ārkārtīgi ātri. Līdz ar to mēs tiešām nevaram tiešā veidā viņu ietekmēt. Tāpat kā mums ir īstenībā ļoti grūti strādāt ar savām domām, ja mēs domājam atpakaļ. Tu man uzdevi jautājumu, kas ir tā katastrofa, kas man nāk prātā. Es neatceros. Es atceros, ka es biju uztraukusies. Bet tagad, kad es sāku domāt, es varu kaut ko izdomāt. Un, jā, tavs rīcības impulss varbūt ir... Jā, es domāju, uzvedība vai rīcības impulss, tas ir gandrīz tas pats. Tā kā mums ir rīcības impulss, mums ir motivācija kaut ko darīt, bet tas, ko mēs izdarām realitātē, tā redzamā uzvedība var būt ļoti atšķirīga. Tā kā mans varbūt ir baiļu reakcija, vēl viena ir sastingums. Tā kā mēs varam paralizēties. Un tad ir tas tukšs prāts, kur pēkšņi mēs visu pazaudējam, un tas diezgan klasiski tā notiek. Bet, ja mēs sakam tikko, ka emocijas vispār nav problemātiskas, ja Ieva kontrolē ļoti laiku, bet mēs virzamies uz nākamo. Tas bija mans uzdevums. Jā, tad ka emocijas ir normālas un visas emocijas ir labas, un ka ir labi just dusmas dažreiz, un ka ir labi just riebumu pret kaut ko. Ja, tad, kura brīdī tad emocijas kļūst problemātiskas, un kurā brīdī tad mēs runājam nevis par to tiešo sekundžu laikā vai milisekundžu to ķermenisko reakciju, kas ir daļa no pašas emocijas, un kad mēs sākam runāt par to ietekmi uz fizisko veselību, jo, protams, ka atkal kaut kāda jau ietekme noteikti ir. Jā, absolūti. Un šis bija tas otrais mīts, kur es jau jums nosaucu. Ja visas slimības ir no nerviem. Mēs varam tādu vingrinājumu uztaisīt. Cik daudz klātsošu cilvēku piekrīt, ka visas slimības nāk no nerviem? 1, 2, 3... Jā, tikai sifilis no mīlestības. Jā, es zinu to turpinājumu, bet es tā pieklājīgi to noklusēju. Es jau vienreiz to noklusēju, bet man bija tēvs, kurš bija ķirurgs, kurš to iemācīja man. Tā esot. Bet mēs varam mazliet, kāpēc, protams, daudz nepacēla rokas, jo mēs jau pateicām, ka tas ir lielā mērā mīts. Bet, protams, šis ir tas lielais diskusijas jautājums, jo varbūt šis ir tas mirklis, kad mēs varam parādīt saikni ar ķermeni, kur ir ļoti daudz labas ziņas. Tā kā emociju saiknē ar ķermeni ir ļoti daudz labas ziņas, jo mēs piedzīvojam emocijas gan visā mūsu asinsritē un muskuļos un elpošanā un tā tālāk, un mūsu sejas izteiksmes mainās. Tā kā tas viss notiek ļoti automātiski un ļoti, ļoti ķermeniski.
Un labā ziņa ir tā, ka mēs tiešām varam mainīt emocijas, mainot ķermeniskās reakcijas. Un šis būs viens mazs vingrinājums, man liekas, 23 vai 5 minūtes ir tieši precīzs laiks, kad to darīt. Mēs gribētu jūs lūgt mazliet pakustēties un piecelties kājās, jo kustības ir ļoti svarīgas. Mēs varam mainīt emocijas ar kustībām. Brīnišķīgi. Un jums ir paldies, ka jūs to darat. Tas ir fantastiski. Es sagaidīju, ka neviens to nedarīs. Un tas izgāzīsies. Tas var izgāzties šā vai tā. Un vienlaikus, ja jūs varat tagad pamēģināt nostāties pretī savam blakus sēdētājiem, tagad jau blakus stāvētājiem. Un mēs parādīsim, kā to darīt. Un jūs iztēlojaties, ka tas cilvēks ir jūsu sens draugs, jūs viņu drausmīgi sen neesat redzējuši, un jūs vienkārši sasveicinaties ārkārtīgi priecīgi, jo jūs esat ļoti priecīgi viņu satikt, ok? Tas būtu tāds. Oi, čau, jau. Prieks tevi redzēt. Nu, kā jūs jūtaties? Ir ok, ir diezgan labi. Ja, tās pozitīvā valence, varbūt dažiem bija satraukums, varbūt kāds no jums nejauši apsēdās blakus tam lielākam ienaidniekam. Atvainojiet par to, ja nu gadījumā tā notika. Bet tagad pamēģināsim vēl vienu. Izdariet šo pašu sasveicināšanu. Šis ir joprojām tas draugs, ko jūs sen esat satikuši. Izdariet šo pašu sasveicināšanās vingrinājumu, tikai jūs nekādā gadījumā nedrīkstat pacelt uz augšu uzacis. Okay? Pamēģiniet. Paldies. Paldies, ka jūs to darījāt. Un kā šis jums bija? Kā bija otrā reize? Bija sarežģītāk. Aha. Kādas? Emocijas mīt uzacīs. Jā, mēs tad, kad esam priecīgi, mēs viņus drusku paceļam uz augšu, mēs to pat nepamanām. Un tas arī nav tik ļoti. Bet ja ir šī mazā nianse, un jūs neceļat uz augšu uzacis, kas ir absolūti automātiski ķermeņa funkcija, vai ne? Jūs mainās, emocija mainās. Tā kā mēs acīm redzami varam redzēt to, cik ļoti tas viss ir ķermeniski. Līdz ar to, protams, jautājums, kad slimības varbūt ir no nerviem, ir diezgan tā kā saprotams, vai ne? Paldies, jūs varat apsēsties. Un runājot par šo te jau Ievas pieminēto diezgan, man liekas, iesakņojušas tāda tautas valodā. Teicienu, ka visas slimības ir no nerviem, tikai viena ir no mīlestības. Tad, ja mēs to komentējam balstoties uz kaut kādu pierādījumu bāzi, tad, un te varbūt tas līdz galam nav pareizi, bet es varu atdalīt tādas divas lielas daļas. Un es esmu psihiatrs, un tas, ar ko es ikdienā strādāju, ir psihiskās slimības, psihiski traucējumi. Ja, tad, un, protams, ka ir situācijas, kad kaut kādus ieilgušus emocionālus stāvokļus mēs tā kā nosaucam ar medicīnisko diagnozi un sākam kaut kādā veidā mēģināt palīdzēt cilvēkam. Jo atkal atgriežoties pie pirmās idejas, šeit problēma nav ar emociju kā tādu. Problēma ir tad, kad mums dažādu iemeslu pēc pazūd šī fleksibilitāte, iespēja rēģēt ar dažādām emocijām, kad mēs iestrēgstam kaut kādā vienā afekta. Un, protams, ka dažreiz problēmas nāk no tā, ka mums ir grūtības regulēt emocijas. Jo tas ir tas, kas ir svarīgi. Svarīgi, ka mums ir daudz dažādas emocijas, ka viņas ir fleksiblas, tad, ka mēs varam izmantot un just šīs emocijas atbilstoši situācijai, bet atkal mēs dzīvojam sabiedrībā, un mūsu emocionālās reakcijas ir senas, viņas ir veidojušas, lai pasargātu mūs no tiem apdraudējumiem, ar kurām mēs saskarāmies dzīvojot Afrikas savannā, laikam tos daudzos simtus tūkstošu gadus.
Ja, tad, un mūsdienu dzīve, protams, ka nedaudz atšķirās. Ja, tad, un apdraudējumu raksturs ir mainījies. Ja, tad, līdz ar to īpaši mūsdienās ļoti svarīga spēja ir spēja tās emocijas regulēt. Ja, tad, ne tikai just, ja, tad, bet arī kaut kādā veidā tikt galā. Un tad, psihiskās veselības jomā tā ļoti vienkāršoti es varu teikt, ka ir tādas divas lielas grūtību problēmu grupas, ja, tad, kas ir lielā mērā saistītas ar emocijām. Ja, tad, bet visbiežāk mēs runājam par šīm te problēmām tad, kad tas iemesls ir distress. Ja, tad, kad mūsu šī stresa atbildes, mūsu tā emocionāla sistēma tiek aktivēta visu laiku, ilgstoši un bez tāda, atkal runājot īpaši par bērniem, bez protektīvo attiecību aizsega. Jā, tad tas ir tas brīdis, kad emocijas kļūst. Tie ir domāti protektīvās attiecības, ir domāti labie vecāki. Tie pietiekoši labie. Jā. Mēs jau esam vienojušies, ka ideālu vecāku nav, tāpat kā ideālu lektoru, bet mēs arī jau sen esam samierinājušies ar good enough. Un dažreiz arī gandrīz good enough arī ir good enough. Tad, ja mēs runājam par šo, tad tā pierādījuma bāze liecina par to, ka principā ar distresu tad mēs kā cilvēki visi mēdzam tikt galā divos veidos. Ir divi pamata mehānismi. Mēs mēdzam savu distresu paturēt iekšā, pavērst pret sevi. Mēs žargonā sakam internalizēt. Ja, tad tur ir vesela tāda psihisko grūtību grupa. Viss, ko jūs varat iedomāties, trauksme noteikti ir ļoti labs piemērs. Ja jums ir trauksme ilgstoši, tas nozīmē, ka jūs savu distresu, kas ir radies kaut kāda iemesla pēc, jūs esat turējuši iekšā, pavērsuši to pret sevi. Ja, tad, un mums ir dažāda veida trauksmes traucējumi. Ja, tad, protams, ka mēs saprotam, ka ir arī ķermenis. Un it īpaši runājot par bērniem, lai mēs varētu to distresu kaut kādā veidā psihiski konceptualizēt, saprast, ielikt valodā, ir jābūt pietiekošam briedumam, jābūt tai valodai, jābūt arī kognitīvam briedumam, un jo mazāks ir bērns, jo mazāks šīs briedums, bet tas jau nevar palikt nekur. Bet pa laimi vai pa nelaimi ir šīs ķermeniskās reakcijas. Un tad ir vesela grupa ar grūtībām, ko sauc par somatizāciju. Ja, tad, labs piemērs, piemēram, ir galvas sāpes. Ja. Vispār tā medicīniski runājot, ir ļoti maz iemeslu, kāpēc bērnam vajadzētu sāpēt galvai. Ja tas iemesls ir tāds robusti bioloģisks, tad pirmkārt tā ir ļoti reta situācija, otrkārt visticamāk potenciāli mirstamā kaita. Ja, tad vai meningīts, meningoencefalīts, smadzeņu vielas vai apvalku iekaisums, ja, tad, bet cik bieži, kā jums šķiet, bērniem sāp galva? Ļoti bieži. Ja. Absolūti lielākā daļa no tā ir somatizācija. Ja, tad tā ir tā distresa pavēršana pret sevi un turēšana iekšā. Protams, ka gara stāvokļa traucējumi. Tur ir vesela grupa ar problēmām. Un tad otrs veids, kā mēs mēdzam tikt galā ar emocijām, ir eksternalizēt. Ja, tad pavērst pret citiem, dot uz āru. Un tur ir savs sloks ar grūtībām, uzvedības grūtības, ja, tad vielu lietošana un visādas citas lietas. Bet tas ir tāds psihiatrisks skatījums. Protams, ka ir arī pierādījumi no somatiskās veselības, un tu gribi nokomentēt, kas ir tā pierādījuma bāze par saistību starp emocijām, ja, un fizisko veselību. Jā, tad, kad jau ir šīs problēmas, par kurām runā Nikita, tad faktiski šie traucējumi vai šīs grūtības mums ir ielguši īpaši gadiem ilgi trauksmes stāvokļi vai dusmas, ar kurām mēs cīnāmies, vai depresija, kas viss ir faktiski mūsu kaut kādu iemeslu dēļ nespēja risināt emocijas, tad, kad viņas parādās un viņas ieilgst. Un tam ir saistība ar fizisko veselību. Tas, diemžēl, ir tas banālais teiciens, vai ne, ka ir daudz labāk būt veselam un bagātam nekā nabagam un jaunam. Un slimam. Un vēl arī, šo es gribu aizmirst. Tā kā tas ir
tiešām, diemžēl, saistīts. Tā kā, ja mums ir mentālās veselības problēmas, tas, diemžēl, mēdz būt saistīts arī ar somatiskām problēmām, tā kā, piemēram, sirds asinsvadu slimību risku vai gramošanas traucējumiem, ņemot vērā to, ka patiešām emocijām ir šī ātrā fizioloģiskā iedarbība, un ja mēs visu laiku nonākam situācijās, kur viņas atkal parādās, tad šī saikne patiešām ir. Bet, protams, tam ir arī otra puse, un otra puse es tev kā ārstam varbūt var pajautāt, tā kā, ja mums ir fiziskās veselības problēmas, somatiskās veselības problēmas, tad tas arī var būt saistīts ar pastiprinātu dažu emociju veidošanos. Un es domāju, tā kā mēs vairogdziedzers droši vien, un tā grūtības ir viens no visklasiskākajiem. Klasiskākajām problēmām. Profesors ir uzdevusi jautājumu un pati atbildēs. Tikai viena atbild, es atvainojos. Pārējais grūtākais tagad būs tavā ziņā. Atkal, ja mēs skatāmies to zinātnisko pierādījumu bāzi, tad man liekas, ka Ieva diezgan labi jau nosauca vislielākie pierādījumi par šo diezgan tiešu saistību ir, ja mēs runājam par sirds asinsvadu slimībām. Un, protams, ka vislielākie pierādījumi tas ir kontekstā ar tām internalizējušām grūtībām, trauksme, depresija. Tad viss šīs psihisko traucējumu loks ir zināms, ka tas ir saistīts ar augstāku sirds asinsvadu slimību risku. Es domāju, ka ir diezgan labi pierādījumi saistība arī ar imūnosistēmu. Un attiecīgi arī dažāda veida autoimūnām problēmām. Ir izcili pierādījumi, piemēram, par miegu. Ja mēs miegu pieskaitam pie fiziskās veselības, un to jūs droši vien arī zinat. Tad, kad jums ir satraukums par, piemēram, sarunu, kuru rītdien ir jānovada lielas auditorijas priekšā, varētu būt grūti iemigt. Ja? Tad par miegu ir pierādījumi. Man nebija, ne? man vakar nebija šis satraukums. Jo man ir pieredze. Jo atkal, ja mēs runājam par trauksmi vai bailēm, un to Ieva zina, kā KBT terapeits, tāda veiksmīga psiholoģiska terapija, kas ir domāta, lai palīdzētu cilvēkam tikt pāri bailēm, nav iedomājama bez pakāpeniskas ekspozīcijas. Ja, tad bez tā, ka neskatoties uz to, ka mums ir bail, ka mums ir šīs fizioloģiskas reakcijas, ka mēs pakāpeniski gūstam to pieredzi, ka, labi, es kaut kādu stulbumu pateicu, bet nekas nenotika. Ja, tad tāpat man nākamreiz kāds uzaicinās uz kādu diskusiju. Ja, tad, un man tāda pieredze ir. Bet tagad, kad man ir 41 gads, ja, tad, kad man bija 15, man tādas pieredzes nebija. Ja, tad, un tanī brīdī arī mana sociāla trauksme, tici man, ja man tanī brīdī kāds piedāvātu tagad iznākt un atkal jāatzīstās bez sagatavošanas lielas novadīt diskusiju, es iekristu, man liekas, komā. Visticamāk, ja, tad tā kā pakāpeniska ekspozīcija neapšaubāmi palīdz. Un tieši komā tu iekrist. Tā ir tā katastrofiska domāšana. Ja, tad, varbūt dīvāna. Varbūt dīvāna, ja tas būtu par rokai kaut kur netālu. Ja, tad, un, protams, ka atkal, ja mēs runājam par to saistību ar psihopatoloģiju, tad ar eksternalizējušām grūtībām, ja, tad ar to distresa tikšanās galā mehānismu, coping mehānismu, ko mēs visi kaut kādā brīdī izmantojam. Ja, tad tur ir visādas interesantas lietas par internalizējušiem un eksternalizējušiem to coping mehānismiem, bet tas arī ietekmē, protams, ka uzvedību, bet bišķiņ citā, ne uzvedību, bet veselību, bišķiņ citā veidā. Ja, tad tas ietekmē veselību caur uzvedību. Ja, tad, jo, ja mēs distresu visu laiku vēršam pret citiem, ja, tad neregulējam dusmas, ja, tad uzreiz izpaužam, ja, tad mēs zinām, ka tas ir saistīts ar lielāku risku dažāda veida negadījumiem, ja, tad ceļa satiksmes negadījumiem, kaut kādiem citiem, ja, tad ar traumatismu saistītiem riskiem.
Tas ir saistīts ar lielāku iespējamību vielu lietošanai un vielu atkarībai. Ja, tā kā tur ir savs problēmu loks un tā saikne ar fizisko veselību. Un arī ar tām pašām sirds asinsvadu problēmām. Tā kā tas ir arī pierādīts, ka, ja cilvēkam ir problēmas ar agresīvu uzvedību, viņam arī ir augstāks risks uz sirds asinsvadu slimībām. Un arī tas eksternalizētais, tā kā ja viņš vērš uz āru, viņam biežāk ir arī tas internalizētais. Līdz ar to faktiski tas eksternalizētais ir abi divi kopā ļoti bieži. Jā. Tas, kam īsti nav laba pierādījumu, ja, tad, piemēram, ja mēs runājam par onkoloģiju, par onkoloģiskām slimībām, un to man ir nācies dzirdēt savā dzīvē, ka arī cilvēki, kam, piemēram, ir kaut kāda onkoloģiska slimība, ka viņam nākas dažreiz saskarties ar viedokļiem, ka tas ir tās apspiestas dusmas, ja, tad, ka tu esi apspiedis savas dusmas, un tagad tev ir vēzis, ja, tad tam pierādījumu nav, nekādu zinātnisku pierādījumu šeit saiknī. Vismaz es neesmu atradis nevienu. Jā, katrā ziņā lielākais risks šajā gadījumā ir, ka cilvēki sevi vaino pie tā, ka viņi paši sev ir izraisījuši kaut kādas slimības. Un tieši tādēļ šie mīti, kā mīti, ir ļoti nozīmīgi. Tā kā, protams, ka tas, kā reaģē mūsu imūnā sistēma, var būt saistīts ar hronisku stresu, kādā mēs dzīvojam, vai arī ar emocijām, ar kurām mēs netiekam galā. Bet tā saikne noteikti nav tieša. Tā kā tas patiešām nav pierādīts. Es padzeros. Jā, tu padzeries. Tas ir ļoti labi. Tu parūpējies par sevi, kas ir tā kā numur 1. Un faktiski šis arī ir tas mirklis, kad mums ir jāpāriet pie mūsu 3. mīta. Un 3. mīts ir par emociju regulāciju. Tā kā mēs gribam jums iedot kaut ko jūs varat paņemt līdzi no šī. Ko ar to visu darīt? Ko ar to visu darīt? Mēs nezinām. Es nesen dzirdēju vienā brīnišķīgā lekcijā, ka zinātnē ir tikai 2 stadijas un 3. nav. Tā kā vai mēs neko nezinām un domājam, ka mēs zinām, vai mēs neko nezinām un saprotam, ka neko nezinām viss. tā kā faktiski atbildes jums, protams, nebūs. Un jūs varat droši dusmoties, un tas būs absolūti pamatoti. Bet tātad 3. mīts ir par to, ka emociju regulācija automātiski nozīmē emociju likvidāciju. Ja mēs nejūtam, tad viss ir labi un mēs neslimojam. Jā, tas ir tas, par ko mēs gribam runāt tālāk. Tas ir no tevis, es pilnīgi piekrītu. Es tikai varu pateikt, ka cilvēkiem tāda doma ir, un es domāju, ka tas nav kaut kāda atsevišķa cilvēku doma, tas ir kaut kas ir iesakņojies pašlaik mūsu diezgan globalizētā kultūrā. Ja, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc tas pētījuma rezultāts ir tāds, no kur es sāku, ja, tad, bērna ieskati par veselību. Jo izskatās, ka tas, kas ir pašlaik mūsu kultūrā, ir principā, ja ir šīs sliktās emocijas, tad vajadzētu tās emocijas likvidēt, ka viņam nevajadzētu būt. Ja, tad mēs neslimosim. Jā, un tad mēs neslimosim. Un tam ir diezgan tiešas sekas. Ja, tad, strādājot kā bērnu psihiatrs, tas, ko mēs skaidri redzam, ka, piemēram, depresijas trauksmes izplatība briesmīgi strauji palielinās īpaši jauno cilvēku vidū. Ja, tad, un vēl interesantāk, piemēram, ja es paņemu kaut kādu instrumentu, skrīningu instrumentu, ko mēs izmantojam, lai pārbaudītu, piemēram, depresijas risku. Varbūt kāds ir skaties, ir pat mājaslapa depresija LV, un tu tur var ieiet un tur saklikšķināt. Ja, tad atbildes uz 9 jautājumiem, tas ir 5Q9. Ja, tad... Jūs nedabūsiet mazāk par vidēji smagu depresiju. Es varu jums to apsolīt. Un šīs instruments ir standartizēts dažas gadus atpakaļ pieaugušo populāciju, ja, tad, kā tas augsts risks vidēji smaga depresija, tur bija aprēķināts, cik procentiem, liekas, kaut kādiem 8% būtu jābūt šai zonā. Dotajā brīdī, ja, tad, ja pie manis atnāk jebkurš pusaudzis, neatkarīgi no tā, ar kādām vispār grūtībām vai ar kādām sūdzībām
viņš pie manis atnāk un es viņam iedotu to PHQ-9, tur tiešām būtu vismaz vidēji smaga depresija. Jā, es domāju, jebkuram cilvēkam Latvijā mēs nejūtamies droši, mēs esam dažreiz nomākti. Jā. Un mums, mēs nevaram aizmirst, nedrīkstam aizmirst, kura zāļu farmācijas kompānija izveidoja šo instrumentu. Finansēja viņu. Bet vai man vajadzētu diagnosticēt visiem jauniešiem? Jā, vai ne? Kas atzīmē tās atbildes uz jautājumiem vidēji smagu depresiju? Protams, ka nē, bet tas parāda vienkārši to, ka kopumā mēs kā sabiedrība ir tāds pieprasījums pēc medikalizācijas, ja, tad arī pieprasījums pēc medicīniskiem risinājumiem. Un problēma ir tāda, ka, piemēram, jūs zinat, mums ir tādi antidepresanti zāles, ko mēs izmantojam. Ja, tad psihiatrijas spožums un posts ir tāds, ka visa mūsu ārstēšana, kas ir mūsu arsenāla un kas dažreiz ir ļoti, ļoti palīdzoša, ir skaidri jāsaprot, ka tā ir absolūti simptomātiska. Tas ir, atkal varu analoģiju izmantot, visi klātsošie saprot, ka piemēram, mēdz būt drudzis. Ja, tad tas ir sindroms, ja, mēs to varam identificēt, balstoties uz kaut kādiem simptomiem. Tev ir paaugstināta temperatūra, tu svīsti, un tev sarkani vaigi, un sirdsdarbība pātrināta. Ja, tad tas ir drudzis. Protams, ka mēs gribam dažreiz ārstēt simptomātiski, jo mēs saprotam, ka ļoti augsts drudzis ir pats pa sevim kaitīgs bērnam. Ja, tad, ja bērnam ir drudzis virs 40 grādiem, mēs iedodam viņam paracetamolu. Bet jūs arī saprotat, ka tas paracetamols nekādā veidā neatrisina iemeslu, kāpēc tas drudzis ir. Ja, tad, un tas, ko mēs gribam, pēc iespējas saprast iemeslu. Un ja mēs saprotam iemeslu, ja, tad, un ja mēs saprotam, ka drudža iemesls ir angīna, ja, tad streptokoks, kas sēž tur mandelēs un vicina astīti, man liekas, viņam nav astīts, bet manā fantāzija ir, ja, tad mēs iedodam antibiotiķi, ja, tad, jo mēs zinām, ka tas palīdzēs likvidēt šīs problēmas iemeslu, ne tikai mazināt simptomu. Bet ja mēs saprotam, ka tas ir gripas vīrus, es ceru, ka tad jūs nedosiet antibiotiķi, jo tas ir nepalīdzoši un arī potenciāli kaitīgi, jo visām zālēm ir blaknes. Bet mēs ārstēsim gripas vīrusu. Bet ja mēs saprotam, ka tas iemesls ir autoimūns, tad mēs neārstēsim vīrusu. Ja, tad, psihiatrijas problēma pašlaik ir, ka mēs identificējam šo sindromu, mēs atpazīstam simptomus, bet mēs neprotam identificēt iemeslus. Un daži no tiem iemesliem ir bioloģiski, bet absolūti lielāka daļa to iemeslu ir dzīvē, ja, tad psihosociālajā vidē. Ja, tad tas, ko dara mūsu zāles, tad tie ir tādi paracetamoli vai ibuprofeni, kas var mazināt kaut kādu simptomu, un tas var būt palīdzoši, un tas var būt nepieciešams. Dažreiz tas var būt arī dzīvību glābjoši, bet tas nekad nav pietiekoši, lai risinātu to problēmu. Un tāpēc man ir prieks, ka ir psihologi, klīniskie tai skaita, un citi kolēģi, kas dažreiz var pietuvoties iemeslu tai skaitā arī risināšanai. Jā, paldies. Jo psihologi negrib tikt vaļā no emocijām. Vairums, pat ja viņi strādā kā kognitīvi behaviorālie terapeiti, kas nozīmē, mēs strādājam ar domāšanu un uzvedību. Lai mainītu to, kā mēs jūtamies, mēs negribam tikt vaļā no emocijām. Jo ja emocijas būtu tā kā sliktas un mums viņi jātiek vaļā, lai mēs justos fiziski un mentāli veseli, tad mums arī no prieka vajadzētu tikt vaļā. Jo prieka fizioloģija ir arī ļoti jūtama, vai ne? Tāpat mums ir šīs. Un arī tā ir taisnība. Dažreiz no pozitīvām emocijām ir vērts tikt vaļā. Ja ir pa daudz. Jā, pat no mīlestības. Ja viņi ir pret nepareizo cilvēku, varbūt labāk nē. Un tas nozīmē, ka mums varbūt ir, lai mēs būtu līdzsvarot, mierīgi un veseli, varbūt mums būtu vienkārši jāizdomā zāles pret emocijām. Un cilvēki ir izdomājuši, ka viņi ir izdomājuši alkoholu, viņi ir izdomājuši narkotikas, viņi ir izdomājuši sēdēt visu dienu internetā un visu kaut ko tādu. Un tas viss ir, lai tiktu vaļā no emocijām. Un tā ir taisnība, ka daba mums ir iedevusi emocijas, un īpaši tik daudz šīs emocijas, kuras mēs izjūtam kā nepatīkamas, lai mēs ātri rīkotos un nonāktu atkal mierā. Tas nozīmē burtiski tiktu no tām emocijām vaļā.
Bet tajās situācijās, kur mēs visi vairums izjūtam laiku pa laikam depresijas simptomus, nesaucot to par diagnozi, tā kā mūsdienu pasaulē, kur mums, protams, dažreiz var uzbrukt lāči, bet vairumā gadījumu, īpaši Rīgā, viņu nav. Mums šīs emocijas... Jēkabpilī ir. Jēkabpilī, jā. Bet mēs Rīgā dzīvojot, varam uztraukties par to, vai mums uzbruks lācis, jo viņš atnāks no Jēkabpils. Tad, kad mēs esam Jēkabpilī un tiešām ir varbūtība, kad lācis mums uzbruks, tad jā, mums ir jābēg. Vairumā gadījumu mēs vairāk sastopamies ar to, ka mēs domājam, ka mums ir jābēg, vai mēs domājam, ka situācijas ir bīstamas. Un mēs turpinam šajā visā malties un netiekam tālāk uz priekšu. Un tas, ko mēs īstenībā gribam, mēs tāpat kā daba mums ir iedavusi to, ka mums gribas tikt vaļā no emocijām, mēs gribam tikt no viņām vaļā. Un tas paradoks šajā ir, ka jo vairāk mēs centīsimies tikt no viņām vaļā, jo vairāk viņas leks uz augšu. Tā kā, ja mēs spiežam bumbu ūdenī, tad viņa lec uz augšu 2 reizes vairāk. Tā kā, ja mēs esam dusmīgi un mēs sakam sev, tā kā aizmirst to, nedrīkst uzsmoties. Vai ja kāds ir nomiris un mēs neļaujam sev sērot, kas ir absolūti normāla skumjas un sēras, normālas emocijas ir pēc zaudējuma, tad mēs visticamāk kādreiz iedzīvosimies depresijā, jo mēs neļausim sev piedzīvot šīs emocijas. Un tādēļ tas viens no pirmiem soļiem ir nevis likvidēšana, bet validēšana, ka mēs ļaujam tai emocijai būt. Un mēs pieņemam, ka viņa ir un viņai ir savs iemesls. Pat, ja viņa nav saistīta ar reālo situāciju. Es esmu Rīgā, man neuzbrūk lācis, man ir bail no lāča. Un es saprotu, šis ir absurds, jo Rīgā nav lāča. Vienalga man ir bailes. Tā kā, ja cilvēkam bailes no zirnekļiem, vai ne? Tā kā, viņš zina, ka nav, viņš zirnekļi nekož. Latvijā mums nav nekāda bīstamo zirnekļu. Un viņš sev īstenībā neļauj, viņš bēg no tā, viņš grib tikt no tā vaļā, un līdz ar to viņš arī bēg no šiem zirnekļiem, viņš bēg no vietām, kur ir zirnekļi. Vai tā kā es baidos no lāča Jēkabpilī, un es vienkārši sev neļaušu, es sev teikšu, es esmu stulba, ka es baidos no lāča, bet tas neatrisinās tās bailes. Tā kā tas, kas īstenībā ir ļoti svarīgi emociju regulācijai, ir atzīt, ka šī emocija man ir, viņai ir savs iemesls. Iespējams, man ir bijusi traumatiska pieredze, tā kā domājot par šo te biopsihosociālo, lielākai daļai cilvēku, kuri piedzīvo šos te ilgstošās emocionālās grūtības, ir bijušas traumatiskas pieredzes. Tā kā mēs dzīvojam postpadomu valstī, mums visiem ir traumatiskas pieredzes. Tā kā mums visiem ir virkne ar traumatiskām pieredzēm. Un varbūt tas ir ok. Tā kā, ja man ir bioloģisks jūtīgums uz trauksmi, kas man ir, diemžēl, bet dažiem nav, man ir, un man ir bijušas traumatiskas pieredzes, tā kā varbūt tas ir ok, ka es baidos no lāčiem. Tā kā es drīkstu šī mirklī izjust bailes no lāčiem. Un tad, ja es to drīkstu, un es akceptēju, ka viņas ir, un es tiešām atļauju viņām būt, mēs varam piedzīvot to, ka viņas samazinās vienkārši dabiski tikai pateicoties tam, ka mēs pieņemam šo emociju un mēs atļaujam viņai būt. Un tad, protams, nākamais jautājums ir, ka mēs mēģinam saprast to, vai cik viņas ir pamatotas, tā kā, cik šis lācis šī brīdī uzbruks. Un tas ir tā kā nākošais solis. Tas pirmais ir, mēs atzīstam, ka ir šī emocija, mēs viņu validējam, mēs varam mēģināt saprast, par ko viņi ir un kāpēc viņi ir, bet atkal vēl viens ieteikums nemalties tajā pārāk ilgi, jo ja mēs sāksim ļoti ilgi malties ap to, tad mēs varam nonākt līdz tam, ko psiholoģijā sauc par ruminēšanu. Es atvainojos par šo šausmīgo vārdu, kas burtiski nozīmē tātad šī atkārtotā domu malšana, jeb pavisam burtiski tā ir atgramošana. Tā kā, tas ir tas govs gremošanas procesa sastāvdaļa, kad tu žļambā to zāli un tad atkal atgremo no pirmā kuņģa un atkal turpini. Tad, tā ir ruminācija. Jā, tā kā ja es varbūt to darīšu pēc šīs lekcijas, es nezinu, es nevaru solīt, ka es to nedarīšu, bet cenšos to nedarīt. Tā kā es sākšu tīt atpakaļ filmu domāt, kas ir tas, ko es pateicu nepareizi. Tā kā tā būs šī ruminēšana. Un tad es uzturēšu trauksmi, kurai
normāli vajadzētu nokristies pēc tam, kad šī lekcija būs beigusies. Tā kā, jo briesmavots viņi jau tagad ir mazāk nekā bija sākumā. Tā kā es teicu, jau iepriekš emocijas pašas par sevi ir īslaicīgas. Tā kā mēs ar šo te domāšanu viņus uzturam. Bet tas, kas būtu racionāli, ir izvērtēt, cik viņas ir atbilstošas pašreizējai realitātei un faktiem. Un varbūt, tā kā, ja viņas ir daļēji atbilstošas, tad tas, ko mēs varam izvērtēt, cik viņu intensitāte ir atbilstoša. Tā kā, ja man ir bailes no lāča, tā kā, uz cik man viņas ir. Ja man ir uz 2, jo varbūt tas ir pamatot. Latvijā tiešām ir arvien vairāk lāča. Ir ok, tā kā man viņas ir uz 2. Tā kā varbūt man nekas nav daudz ar to jādara. Un nav neviens ziņās rakstījis neko par Rīgu. Tātad es varu mierīgi staigāt par Rīgas ielām. Bet ja man viņas ir uz 8, tad iespējams viņas ir intensīvāks nekā tā situācija šobrīd pieprasa, nekā tas ir nepieciešams. Un tad mums ir visādas metodes, ko mēs varam darīt, ja tās emocijas ir pārāk intensīvas. Un viena no tām ir mainīt ķermeņa pozu un sejas izteiksmi. Ļoti vienkārši. Un tieši tik vienkārši mēs arī varam to darīt. Tā kā, ja jūs tagad padomājat par kādu cilvēku, uz ko jūs ļoti ļoti dusmojaties, jūs varat aizvērt acis vai nevērciet vienalga. Vienkārši atcerieties kādu cilvēku, par kuru jūs gribat teikt pats. Tik riebīgs cilvēks. Ir tāda, ir taču, ne? Viņš izturējās tik nejauki pret mani, kā viņš tā varēja. Ir? Pamanījāt? Okay. Un turpiniet domāt par šo cilvēku un to, ko viņš jums izdarīja. Bet ja jūs varat pārlikt, tā kā, varbūt tagad apsēdieties, ka nekas nav sakrustots kājas un rokas, un vienkārši nolieciet rokas ar plaukstām uz augšu. Nolieciet rokas ar plaukstām uz augšu un pavisam nedaudz paceliet uz augšu lūpu kaktiņus. Tā, ka citi to neredz, tikai jūs zināt, ka jūs esat pacēluši. Tas saucās pussmaids. Un mēģiniet dusmoties uz šo cilvēku. Kā jums ir? Man sanāk. Tev sanāk? Okay. Bet kā stāv tavas rokas, Nikita? Šo es esmu iemācījies smaidīt un domāt, ka... Okay. Un šis nav pa īstam. Ja tas, kas tev būtu jādara, ir jāatslābina sejas muskuļi un patiešām jāapmēģina tas darīt ar atvērtām plokstām. Un es nezinu, vai kādam no jums bija drusciņ grūtāk dusmoties otrajā reizē? Bija, ok. Tad ir kā pētījums liecina, ka tas strādā. Tā kā ķermeņa tehnikas ir ļoti, ļoti efektīvas, lai mēs regulētu emocijas, tad, kad mēs saprotam, ka viņas neatbilst faktiem, vai arī mēs saprotam, ka pilnīgi, absolūti nebūs efektīvi turpināt malties dusmās pret šo cilvēku, vai, tā kā, es domāju, jebkurš cits stāvoklis, kur mēs piedzīvojam, tā kā, ka tas vienkārši nebūs efektīvs. Un jā, tā kā mēs zinām, ka emocijas izpaužās dažādi ķermeniski, es varu reklamēt to tās grāmatiņas tagad, tas ir ok, tas nedrīkst, ok. Jā, tad mums ir šīs grāmatiņas par emocijām, un tur ir aprakstītas diezgan detalizēti arī emociju fizioloģiskās izpausmes, un reizē, un ja jums tiešām ir grūti ar emocijām, jūs varat mēģināt patiešām darīt kaut ko pilnīgi pretēji, tā kā ķermeniski, tā kā mainot pozu. Varbūt, es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši par lepnumu pozu, bet viņi ir brīnišķīgi. Es esmu dažreiz mēģinājis pie sociālās trauksmes, pats ļoti zodu un iztaisnojot muguru. Toaletē 5 minūtes pirms. Nevajag 5, tas ir pa daudz, tā kā nevajag mocīt sevi. Jā. Cik vajag? 30 sekundes. Okay. Tas tev apmierina? Es varu tas ir 5. kā kuram, mēs esam bioloģiski atšķirīgi. Dažiem vajag mazliet vairāk, dažiem vajag mazāk. Tā kā mēs nekad nevaram pateikt, cik ilgst emocija katram cilvēkam, jo mēs esam drusku atšķirīgi. Līdz ar to arī mēs nevaram pateikt ļoti precīzi, cik ilgi kura tehnika katram darbojās. Bet šīs metodas ir daudz, un tas galvenais, kas mums ir svarīgi, ir paņemt mazliet pauzi, kas vienmēr ir svarīgi, lai saprastu, ko mēs jūtam, cik tas ir pamatoti, cik tas ir efektīvi. Un ja tas ir pamatoti, un ja mums ir efektīvi darīt to, ko emocija mums saka, tad ir vēl viens veids, kādā mēs varam rīkoties. Tas ir risināt problēmas.
Tas ir, protams, grūti, un tas ir vesels citas diskusijas vērts temats. Jo mēs zinām, ka mēs dažreiz nerisinām. Tā kā ir visādi iemesli, kāpēc mēs to nedaram, un mūsu vēsture bieži to izskaidro. Bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam sākt darīt. Mēs varam to mainīt un risināt problēmas, un līdz ar to mūsu emocijas mums kalpos tā vietā, lai viņas būtu mūsu ienaidnieki, viņas būs mūsu draugi. Vai tas strādā ar visām emocijām? Es tagad domāju, ka man ir riebjas rozīnes, man ir riebums skatoties uz tām pieblīdušām ogām, kas kādreiz bija vīnoga. Bet ja es gribētu iemācīties tomēr ēst bulciņu ar rozīnēm, tad tas strādās? Es nezinu, cik tas ir, tā kā, cik ļoti traucējoši tavai dzīvē ir, ka tu neēd šīs bulciņas. Es domāju, ja tu būtu ļoti izsalcis 3 dienas. Starp citu, rozīnas vingrinājums viens no klasiskākajiem apzinātības vingrinājumiem, tā kā tu vari mēģināt viņu. Ja tu uzskati, ka tas ir vajadzīgs. Bet es domāju, nevienmēr mums tev vajag. Es tiešām negribu lekt ar izplatni. Man ir ļoti bail salauzt kājas. Es domāju, es salaustu. Kāpēc man vajadzētu to darīt? Varbūt nē. Fair enough. Jā. Un vēl kāds man jautājums ir... protams, ka mēs varam strādāt ar to domāšanu un arī ar uzvedību un arī ar ķermeniskām reakcijām brīdī, kad mēs varam noķert to emociju. Bet tas, ko es par sevi, piemēram, zinu, ka man emocijas ir intensīvas un es mēdzu ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgi somatizēt. Ka tā emocija ir tik ļoti neizturama, tās dusmas, tad vai bailes, kas atkal manā gadījumā ir gandrīz vienmēr kopā. Tad tikai vienkārši bailes ir pavisam neizturami just, vieglāk just dusmas, bet dusmas ir sociāli neakceptējami just. Un izpaust, piemēram, ministrijas sapulcē. Tad, klasiskais vīriešu emociju aizberga modelis. Redzamās ir tikai 2 emocijas, prieks un dusmas. Es atvainojos, Nikita. Atbild uz šo ir apzinātība. Tā kā trenē apzinātību. Un trenē apzinātību par saviem mentāliem stāvokļiem. Bet man jau sāp galva. Es jau izēju no tās ministrijas sapulces, un man jau ir galvas sāpes, kas izplatās no pakaušai uz priekšu. Un es esmu veiksmīgi somatizējis, palaidis to visu caur ķermeni, un tad tās domas tur grūti viņu noķert. Tad tu saki apzinātību. Jā. Es domāju, apzinātība. Zin kā, mums ir, tas ir tas, ka mēs mācāmies pamanīt to, kas notiek apkārtējā pasaulē un to, kas notiek mūsos pašos. Un tā nav atslēga tā kā pilnīgi visam. Tā nav panacēja, kas izārstēs visu. Bet tas patiešām palīdz mums saprast labāk, kā mēs jūtamies. Un vienlaikus es domāju, es tev paliec, kāds tu esi. Es domāju, tu ar to visu, ar savām emocijām daudz palīdzi Latvijas psihiatrijai, un es atvainojos par šo, bet varbūt... Paldies. Jā, tā kā ar šo mēs arī... Es kontrolēju laiku. Mēs esam 2 minūtes jau pāri. Tā kā mēs kaut ko pateicām, kaut ko nepateicām, bet jūs varat mums jautāt. Mēs esam gatavi diskusiju. Mums jau ir roka, un kā mēs to darīsim... Mēģināsim ar mikrofonu. Ja? Es uzreiz turpinot to, ko tikko teicāt par ministrijas sēdi. Kā tas ir tādā situācijā? Es līdzīgi vienkārši jutusies, manuprāt. Nešaubos. Es nezinu, vai ir kāds cilvēks, kas tā tur nejūtas. Un tad es domāju par cilvēku, kas strādā ministrijā. Kas tā pa dzīvi? Tāda, es apzinos to, ka es to nevaru atrisināt, tad pašā laikā man tas ir jārisina. Un es neredzu risinājumus. Un ko ar to darīt? Kā regulēt emocijas, un jautājums arī to, ka es apzinos, ka, labi, es šodien nomierinos un ar sevi tieku galā, mājās visi laimīgi, bet es arī tieši atkal, un es sastapšos ar to, kur, es jūtos tik bezspēcīgi, un tad pašā laikā man ir jāatrod it kā risinājums. Ko darīt? Jūs strādājat ministrijā? Sistēmā, jā. Ar lielo S-burtu. Vai es varu lūgt tagad šo neierakstīt? Ejiet prom. Kurš tad strādās jau?
Vai arī viens no kognitīvu behaviorālās terapijas tā kā trešā viļņa terapijas veidiem tā kā ir saucās dialektis behaviorālā terapija. Un tur ir attīstīts tāds termins, kas saucās radikālā pieņemšana. Ja mēs nevaram kaut ko mainīt, tad mēs strādājam pie tā, lai to pieņemtu. Un nevis vienkārši pieņemt, bet pieņemtu radikāli. Bet es nezinu, vai to vajag. Jā. 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 Jā, varbūt jūs varat veltīt katru dienu 5 minūtes tam, ka jūs ļaujat sev dusmoties. Jūs varat to darīt arī 3 reizes dienā, bet nedariet to ilgāk par 5 minūtēm, maksimums 6, jo tad tā būs ruminēšana. Es nezinu. Es domāju, tās ir grūtas situācijas, un es domāju, mūsu dzīve ir pilna ar šādām grūtām situācijām, kurā mēs esam situācijā, kuru mēs reāli saprotam, ka mēs nevaram atrisināt. Un mums ir kaut kādā veidā jāturpina to dzīvot. Tā kā tas, ko mēs varam darīt, mēs varam iet prom, mēs varam būt līdzjūtīgi pret sevi par to, ka mēs neejam prom, jo tur ir kaut kāds droši vien daudz jēgpilnu iemeslu, kāpēc jūs neejat prom, vai ne? Tā kā visticamākais. Šo varētu risināt tiešām, piemēram, kā būtu, ja ir bērniņš kādām tiešām lielām problēmām, no tā nevar aiziet prom. Bet es pieņemu, ka tās emocijas kaut kādā ziņā ir diezgan līdzīgas. Jā, absolūti. Un tā kā pieņemt, ka šīs emocijas ir, ka viņas ir normālas, būt līdzjūtīgam pret viņām, darīt to, ko es varu darīt, tas ir tas risinājums. Atkal viens no terapijas virzieniem līdzjūtībā balstītā terapija ir... Acceptance and commitment. Tā ir vēl viena, jā, bet compassion focus ir tieši tā kā viena no veidotājām ir tieši sieviete, kurai bija bērns ar īpašām vajadzībām, tā kā viņa bija ļoti nozīmīga tajā, tā kā viņa izveidoja cits autors, bet es domāju, tā kā tas ir, protams, mūsu emocijas jau nerodās no zila gaisa, viņām ir iemesli, mēs vairumā gadījumu neesam traki, un arī tad, ja mēs esam, tad arī tad, tā kā viņas rodas ar kaut kādu iemeslu. Bet tā kā ar to būtu, tāpēc mums ir vajadzīgi citi cilvēki, jo viena no lielākajām problēmām ir izolēšanās, un ja mēs varam dalīties ar emocijām, tā kā tas ir absolūti sens emociju regulācijas veids, tā kā nevelti sievietēm kopumā drusku ir... Jā, es domāju, reizēm mazāk problēma nekā vīriešiem, kuri gāja medīt tā vietā, lai tā kā... Tu par to kardiovaskulāru mirstību? Jā, arī, un visu kaut ko citu, tā kā... Jā, mēs runājam, tā kā un mēs drīkstam runāt vairāk nekā tas ir tradicionāli pieņemts vīriešiem arī, diemžēl, šajā pasaulē. Un citi cilvēki ir tie, kur mēs varam lūgt palīdzību, lūgt atbalstu, un mēs zinām, ka parasti... Īstenībā vienmēr kāds atrodās, kurš palīdzēs visās situācijās. No sevis piebilstu, ka te droši vien, ka ir svarīgi, vismaz tas, kas man palīdz, atcerieties par tām visām sadaļām. Okay, tā ir tā sajūta, tas ir dusmas, ko es jūtu un ko es nevaru tādā brīdī realizēt. Un, protams, ka es varu domāt par to, vismaz nosaukt to vārdā, un, ja es neko nevaru mainīt, es varu censties to radikāli pieņemt. Tas nav viegli, bet tas arī nav arī neiespējami, tas prasa laiku. Bet vēl viena lieta, ko es varu darīt, emocijas prasa realizāciju. Tās problēmas rodas arī tad, kad emocijas netiek vai regulētas veiksmīgi vai realizētas darbībā. Ja, tad, un palaimī dažreiz to darbību var arī pārvirzīt. Es esmu ļoti dusmīgs un man viss kardiovaskulāra sistēma ir sagatavota, lai vienkārši sist. Ja, tad, bet es varu aiziet uz sporta zāli un pavadīt kādu stundu uz, man patīk autiski tajā airēšanas trenažieri, ne ar vienu nerunājot un šitādi izlikt darbībā. Ja, tad, jo vismaz tā fizioloģiskā komponente šādā veidā nepaliek tukša, viņa tiek realizēta kaut kāda fiziskā darbībā. Mēs zinām, ka
pat situācijas, kad tu savā dzīvē neko īsti nevari mainīt, bet ja tev izdodas kaut bišķi mainīt režīmu, ja, tad, un ieviest to regulāru fizisko slodzi un sakārtot miegu, tad tam ir diezgan nozīmīgi efekti. Ja, tad, ja mēs runājam, piemēram, pat par kaut kādu traumas ārstēšanu, ja, tad tur būs trauma fokusētas visādas terapijas, NMDR un tā tālāk, un miega sakārtošana vienkārši, ja, tad ir ar diezgan salīdzināmiem efektiem. Ja, tad, tā kā mēs varam kaut ko darīt ar savu ķermeni, ja, tad, palaimi, tas ir tas, kas mums pieder, ja, tad lielai daļai, Pārsvarā, kad ir jā. kontroli, ja, tad par savu ķermeni, un kad nav kontrols arī par ķermeni, tas paliek grūti. Miegs, fiziskas aktivitātes, ēšana regulāri, tā kā visas šīs absolūti vienkāršās patiesības, kuras tik grūti ievērot. Un arī par to pārvirzīšanu, tā kā, es domājot par, mēs varam to pārvirzīt kaut kur citur. Tā kā, ja es nevaru mainīt to, es varbūt varu mainīt, es varu ietekmēt kaut ko citu, es varu dabūt to kontrols sajūtu kaut kur citur. Es domāju, ļoti labs piemērs ir karš, kur mēs nevaram ietekmēt karu. Mēs varam palīdzēt cilvēkiem Ukrainā, ziedojot naudu, ziedojot drēbes, un mēs vienalga dabūnam drusciņu sajūtu, ka mēs varam kaut ko ietekmēt. Tā kā kaut kas no tā. Un tas, ko Ieva pieminēja, par to, ka jāatcerās, ka mēs esam sociāli dzīvnieki, ja, tad viscaur evolūciju. Un tas ir tas, kas nodrošināja mūsu izdzīvošanu. Ka mēs bijām bišķiņi sociālāki par neandertāliešiem. Viņi laikam bija nedaudz gudrāki, bet mēs bijām sociālāki. Mēs dzīvojam lielākās grupās, un mēs pa daļai viņus nogalinājām, pa daļai tur sapārojamies, bet izkonkurējam. Ja? Tad mēs esam sociāli, un tad, ja mēs runājam par tiem pasargājušiem faktoriem, kas izpeld no visiem pētījumiem, kas skatās uz distresa kaut kādiem efektiem tālākiem, ja? Tad viens galvenais pasargājušs faktors ir attiecības. Un, protams, ja mēs domājam par bērniem, tas ir tās piesaistes attiecības, tas primārais objekts, tas pietiekoši labs vecāks. Ja tev paveicās, tad tas ir baigais resurs. Pusauģu vecuma ir svarīgi, ka atkal mēs esam lielāki. Mūsu pasauli paplašinās, ir svarīgi, ka ir vismaz vēl viens kāds drošs cilvēks ārpus tiešās ģimenes, ar kuram tev ir tās attiecības, kad mēs esam pieaugušie. Tad mēs esam savas dzīves kungi un ķēniņi, cerams. Un mēs varam veidot attiecības un kopt attiecības un paļauties uz citiem cilvēkiem un runāt. Jā, sievietēm tas sanāk bišķiņ labāk, liekam. Bet tas ir dzimtas stereotips. Atceries tad, kad tevī pamostās neandertāliešu gēns un kad tu gribi viens airēt. Jā, paldies. Man pietiek ar psihoanalīzi. Ar to runāšanu es varu šitam te. Lūdzu. Man viena skolotāja uz šo uzdeva jautājumu, vai jums ir naba? Jums ir? Jā, bet jūs zināt, ka jums ir. Jā, es domāju, mēs piedzīvojam emocijas diezgan universāli līdzīgi. Tā kā tas, kas atšķirās, protams, ir tas, cik ātri mēs reaģējam, cik ātri viņas rodās un cik viņas ir intensīvas un cik ātri mēs atgriežamies atpakaļ miera stāvoklī. Bet šeit arī varbūt paturpinot, ņemot vērā, cik ļoti emocijas ir vienkārši struktūrāli iesaknētas smadzenēs, tad protams, ka mēs zinām, ka mēs līdzīgi, ja, tad kopumā piedzīvojam, ja, tad un izpaužam emocijas, un uz tā balstās arī šī emociju klasifikācija, jo tās automātiskas sejas izteiksmes, viņas ir diezgan universālas un viņas ir redzamas ļoti agrīnā vecumā. Ja, tad, atkal tur ir zināma secība, kurā nobriest tie afekti, bet tas pats baiļu vai riebuma afekts vai prieks, ja, tad, to mēs varam redzēt jau
jau ļoti, ļoti agrīni. Bet, zināmā mērā šis jautājums ir filozofisks, un tas ir jautājums par pieredzes subjektivitāti. Un tas ir tas, pie kā ne Ieva, ne es kā psihiatrs nevaru piekļūt. Es nevaru ielīst jums smadzenēs, un ir šīs apziņas filozofijas slavenais doma eksperiments par filozofisku zombiju. Ja, tad, es nezinu, varbūt kāds ir dzirdējis. Un tas ir jautājums par kvalijā, ja, par to subjektīvo pieredzi. Man tāpat nav nekādas iespējas saprast, vai, piemēram, sarkano krāsu, ko es redzu tur pašlaik gleznā, ja, tad jūs piedzīvojat identiski tā kā es. Jā, tad zinu, ka jums ir līdzīgas acis ar līdzīgām tur struktūrām, ja, bet kāda ir tā subjektīva pieredze, tas ir kaut kas, kas pašlaik nepadodas ne kontroli, ne mērīšana. Ja, tad kaut kādā tādā filozofiskajā līmenī tad atbilde ir, ka mēs nezinām. Mēs tikai varam zināt, kā mēs piedzīvojam emocijas. Jā, un ja jautājums ir par to, vai mēs piedzīvojam visi līdzīgas emocijas līdzīgām situācijām, protams, nē. Tā kā man garšo rozīnes, absolūti atšķirīgi no Nikitas. Es teicu, mēs esam pilnīgi atšķirīgi. Un līdz ar to mēs, protams, tas, kas mūs izraisa emocijas, var būt universāli, bet varbūt arī ļoti individuāli atkarībā no mūsu pieredzes, fizioloģijas un tā tālāk. Bet jā, varbūt tas ir kā pirksta nospiedums. Mums visiem viņš ir. Un viņš pēc būtības, mēs zinām, ka tas ir pirksts nospiedums, bet viņš ir katram unikāls. Tā kā mūsu pieredzes. Tas ir Ievai jautājums. Jā, visticamākais. Jā, es nezinu, man nav bijis. Man ir jāpadomā par to, sasniedzot zinām vecumu, sievietes par tādām lietām domā. es nezinu, bet jā, es domāju, man liekas, tas droši vien ietekmē. Jā, lūdzu. Pirmais man ir jautājums, es visu laiku domāju, nepārtraukti stresi, nepārtraukti depresija, visu laiku šī uztraukums spriedzi. Kāpēc tik maz un kāpēc psihoterapeiti, psihologi nerunā vairāk par pauzi, par klusumu, par meditāciju? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums. Es strādāju ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi. Un man ienāca prātā, vai ir kaut kāds statistikas kopsavilkums, cik trūkst Latvijā, teiksim, cik būtu vajadzīgi psihologi, cik būtu vajadzīgi psihoterapeiti. Un pēdējais nedaudz ar tādu humoru vakar es biju pie notāra, un viņš teica, es redzu, ka jums ir rīcības spēja. Es saku, kā jūs zināt, ka man rīcības spēja? To es spriežu pēc viss jūsu kopējais viste. Un tad man ir jautājums, vai pienāks vienreiz tādi laiki, kad būs pārbaudīt rīcības spēja tiem cilvēkiem, kas pieņem lēmumus. Tas sarežģīja vēl ir tāds lemtspējas konstrukcija, ne tikai rīcības spējas, arī to būtu vērtīgi novērtēt. Bet varbūt no savas puses norēģējot. Man liekas, tas bija tā kā es citēšu tevi, tā kā tie ir tādi profesori cienīgi jautājumi, jo viņi ietver arī atbildes. Es domāju, tas ir tas, mēs gribam runāt par klusumu, prieku, pauzēm, psihoterapijā un dzīvē. Nē, tas ir tas, man liekas, ko Ieva bišķiņ pieminēja, un runājot par to apzinātības praksi, kur arī tā pierādījuma bāze zināmas jomas ir pietiekoši laba. Tas nav risinājums visam, bet tas ir kaut kas, kas ir droši vien ļoti veselīga daļa no mūsu dzīves vispār un rutīnas, apstāties kaut kādu momentu un vienkārši pasēdēt mierā, varbūt paklausīties sevi, varbūt neklausīties sevi, bet paklausīties putnus, kas skaņās, jā, tad vai sajust taktīlās sajūtas, jā, tad, protams, kā
Tas neatrisina visu, bet ar dažām lietām var palīdzēt. Bet uz to otru... Es atvainojos, es pārtraucu, ir tik daudz pētījumu par apzinātības pozitīvo ietekmi, ka to vairs nepēta. Tas tiešām ir pierādīts, ka tas samazina trauksmi, depresiju un dusmu izpausmes un tā tālāk. Bet par to otru jautājumu, es, protams, neatbildēšu, jo tas ir retorisks. Bet tas, kas mani, es nezinu, satrauc, bet es vienkārši vēroju, ja mēs skatāmies uz tām sociālām tendencēm, tad man vismaz ir tāda sajūta, ka tas, kas notiek 20. gadsimtā kopumā līdz ar tehnoloģiju attīstību, ir, ka mums ir arvien lielāks pieprasījums pēc tā, ko sauc angliski commoditification, bet latviski es nevaru iztulkot. Bet es piemēru varu. Tad manā bērnībā tas bija pilnīgi normāli, ka es aizēju uz veikalu, tur nopērku maizes klaipu, vienkārši bez nekāda maisiņa, viņi tur viss kopā metājās, tad es atnesu to mājās un kā mācēju ar to nazīti pats tur krustu šķersām šķībi sagriezu. Tad pilnīgi ok, tiku galā, tad tagad mans sagaidījums kā sabiedrības locekļa ir, ka es aizēju uz veikalu un es tur dabūšu maizi, smuki sagrieztu simetriskās plānās šķēlēs, tur ietītu papīrā un tā tālāk. Kāds cilvēks to ir izdarījis manā vietā. Tad es esmu outsourcējis daļu no savas funkcionēšanas un es paļaujos tad uz to citu profesionāla cilvēka izdarīto darbu. Man ir sajūta, ka tas virziens, kur mēs atkal, es nevaru teikt, tas ir labi vai slikti, tā vienkārši ir, kur mēs virzamies attiecību kontekstā, un mēs runājam par to, ka attiecības ir svarīgas. Tad mēs esam sociāli dzīvnieki, tad mēs virzamies līdzīgā veidā. Ar kaut kādām lietām, ar ko iepriekš es būtu ticis galā ar ģimenes atbalstu, ar draugu atbalstu, ar to savu plašāku sociālo loku, tad mūsdienās mēs esam izolētākie, tad mēs dzīvojam daļai digitāli, un tas pilnībā neaizstāja to dzīvo kontaktu. Tad kā pašlaik ar to pašu funkciju, tad es eju personiski pie psihoanalītiķa jau 13 gadus, kaut kad man nav diagnosticējumi psihiski traucējumi. Un tad tas, ko es sagaidu, ka ir šīs profesionāls cilvēks, kas to maizīti, protams, sagriezīs labāk, skaistāk. Un tas ir mans pieprasījums. Un atkal es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Tā ir mana iespēja sociāla tendence, bet tas nozīmē, ka tā vajadzība pēc, es neteikšu tikai psihoterapeiti, psihologi, principā pēc cilvēkiem, kuru viens no galvenajiem uzdevumiem ir šī profesionāla palīdzēšana un atbalsta sniegšana. Man prognoze ir, ka tas pieprasījums tikai turpinās palielināties, tad ar to sabiedrības attīstības rāmī, kurā mēs esam. Tā kā man nekad nav bijušas bažas, ka man kaut kad aptrūksies darbs, un es domāju, ka Ievai arī nav tāda situācija. Tu mani biedē tagad, jo tieši tas ir tas, ko mēs šobrīd darām. Mēs prasām veselības ministrijai finansējumu piešķirt vairāk psihologiem. Tā kā lūdzu nesaki, ka viņi nav vajadzīgi. Es arī tagad neteicu, ka nav vajadzīgi. Jā, tu to es arī neteicu, diplomātiski. Ka mums ir jāatgriežas pie nesagrieztas maizes. Esmu ļoti apmierināts ar to priekš mani sagriezto maizīti. Un vienlaikus es domāju, ka tas, ko tu saki, ir arī ļoti svarīgi. Es domāju, mums ir īstenībā svarīgi daudz vairāk atbalstīt savus ģimenes locekļus un arī vērsties pie viņiem pēc atbalsta. Ko mēs droši vien dažreiz nedaram, jo mēs esam iemācīti nerunāt par kaut kādām lietām. Tā kā varbūt atrast vidusceļu šajā ir labākais risinājums. No tiem ģimenes locekļiem. Jā, tā maize šķiela var būt diezgan šķība, neko. Jā, un arī mēs esam dažreiz tādi ģimenes locekļi, kur arī, ko tu uztraucies? Man tādas problēmas, ja? Tā kā, es domāju, mums ir jāmācās vairāk validēt sevi un arī otru cilvēku, tā kā tas arī ir svarīgi, un tad varbūt mums nevajadzēs tik daudz tos psihologus. Bet es tam neticu. Okay. Visa sabiedrības attīstība liecina, ka vajadzēs gan. Jā, labi, bet
Okay, šī nav reklāma psiholoģijas studijām. Nākamais jautājums. Mums vēl ir laiks? Mums ir līdz pusē, jā? Jā? Mums ir līdz pusē, un? Okay. Jā. Un man nav kurš teikties. Labdien! Ja reakcija uz bailēm sastingums, tad ko var darīt? Ja? Easy peasy, lemon squeezy. Kustēties. Jā, tas tiešām palīdz. Ir grūti, bet, protams, ja jūs saprotat, ka bailes ir nepamatotas. Jā, kaut vai tikai mazo pirkstiņu. Fiziski, Tiešām, jā, tīri, pilnīgi bez, nesagaidot, ka tagad pēkšņi jūs iekustināsiet tās domas, kas ir visas aizgājušas kaut kur. Trusciņi, jā. Tikai nesāciet vērtēt ķermeņa reakcijas, tad jūs varat nonākt panikas laikmetā. Tad to sauc par paniku, jā. Jā. Bet kustēties palīdz, un patiešām emocijas var mainīt ķermeniski ļoti, ļoti lielā mērā. Tā kā, jā. Kustēties ir labi vispār. Kaut es pati biežāk to atcerētos. Es jautāšu pat par sevi. Ikdienu stresainu, kā jau visam nav nekāds izņēmums. Man ļoti patīk sporta zāle, man ļoti patīk sportot, kas arī izklausās ļoti forši. Bet es reizēm tā aizdomājos, vai nav tā, ka tā sporta zāle ir foršs veids, kā izvadīt tās savas emocijas, pārstrādāt viņu sevi, bet vai nav tā, ka brīžam tā sporta zāle tomēr kļūst par tādu veidu, kā es tomēr bēgu, apslāpēju tās emocijas un kaut kur viņas tomēr, roku sevī nost apspiežu. Kurš ir tas, brīdis, vai tas ir tomēr vienīgais veids, kā vajadzētu strādāt ar tām emocijām? Jūs minējāt, ir vairāk šie bloki, kā var strādāt ar emocijām, un cik pareizi ir tikai vienā veidā ar viņām strādāt? Jā, kurš ir tas brīdis, kad es braucu ausās un sev tā kā... Atkal retorisku jautājumu uzdevāt. Protams, ka tāpat kā nav vienas pareizas vai nepareizas emocijas, nevar būt un nav viens pareizs vai nepareizs veids. Ja, tad tas, ko es pieminēju, kad mēs vispār runājam par to, kas ir veselīgi un kurā brīdī kaut kas kļūst neveselīgs, tad ne pati tā emocija un ne pats tas tikšanas veids ir slikts vai labs. Tad slikti, ja tas ir rigīts, ja tas ir nemainīgs, ja tas ir viena un tā pati atbilde, ja tad visu laiku. Ja tad, un, protams, ka tas, ko mēs parasti gribam, tas ir to repertuāru, ja tad kā jūs tiekat galā vai kā jūs reaģējat. Ka mēs to pakāpeniski gribam bišķiņ paplašināt, jo šī te vienveidīga, nemainīga, rigīdas tāda reakcija, protams, ka tas vienmēr un visos gadījumos noteikti nenostrādās. Ja, tad labi, ja mūsu emocijas ir daudzveidīgas, dažādas, ja mēs tās tā kā ļaujam. Un otrs labi, ka mums ir mūsu arsenāla tomēr dažādi tie mehānismi. Ja, tad, ko jūs darīsiet, kad sporta zāle būs cieta? Tad vajadzētu vēl plānu B tomēr. Un labi, ja arī plānu C ir. Paldies par mikrofonu salbošanu, tas strādā maģiski. Es domāju, tas, kas arī ir pierādīts, ir, ka visas tās tehnikas, kas palīdz dabūt emocijas uz leju ātri, elpošana, muskuļu relaksācija, fiziskās aktivitātes, viņas ir ļoti labas, bet viņas darbojas tikai īstermiņā. Viņas darbojas kā zāles, kuras varbūt neatrisina to problēmu. Ja tā ir, es nezinu, bet tas bija jūsu jautājums. Viens no variantiem, ko jūs varat darīt un ko mēs visi varam darīt, kad mums ir impulss apspiest emocijas, piemēram, ar ēdienu vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs varam pajautāt sev, ko mēs jūtam un kādas vajadzības tā emocija pauž. Kas ir tas, kas mums īstenībā ir vajadzīgs. Un tas ir tas, ko mēs varam mācīties no savām emocijām. Kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs? Vai mums vajag šī brīdī iet uz sporta zāli, kad mēs esam to darījuši jau vakar? Varbūt mums vajag kaut ko citu, varbūt mums vajag, es nezinu ko, attiecības. Tad var kādam piesnīt. Vai pateikt paldies par atbildēm, kaut jūs man neatbildējāt, cik ilgi Misters Trumps mūs jāpacieš kaut arī. Bet, ko es gribēju teikt, man pirms gada atsūtīja ļoti labi tādu video, kur redzams, kā strādāt ar savām emocijām.
Un tur bija vienkārši, varbūt kāds ir redzējis, kā vectētiņš ar savu mazdēliņu iet uz veikalu, un tas bērniņš diezgan palutināts, un viņš tātad, es gribu šito mantiņu, es gribu šito un to. Un vectēvs vienā mierā saka, Žeņa, es mierīgs, Žeņa nomierinies. Pēc tam viņi iziet ārā, viņš ir dabūjis savus mantiņas, un viņam pienāk pie vectēva klāt. Pārdevējiem saka, vienkārši es jūs sabrīnoju, kā jūs strādājat ar savu mazdēlu Žeņu. Un vectētiņš atbild, manu mazdēlu nesauc Žeņu, es esmu Žeņa. Paldies, šis bija lielisks. Tiešām vietā. Jā, tas ir perfekti. Es domāju, ja jums ir bērni, jūs zinat, kādu katastrofu reizē viņi izraisa, tā kā šis ir absolūti lielisks piemērs. Paldies, gribēju teikt, viss perfekts dojas, no sirds izbaudīja, bet man ir jautājums, varbūt paturpinot jau iepriekš par tam bailēm, parasti saka, ir 3 reakcijas, sastingstu, baidos vai arī cīnos, bet ir arī literatūrā tagad 4. izpatikšana. Un man jautājums, vai jūs piekrītat, ka dažreiz mēs izpatīkam, un ja jā, tad varbūt ir kaut kāds 1, 2 maģiskie triki, kā to nedarīt? Paldies! Jā, es domāju, tas ir līdzīgi kā tās, cik ir emociju teorijas, tik ir tā kā tas, cik ir emocijas, līdzīgi arī, cik ir šīs te bāziskās trauksmes reakcijas, tā kā, jā. Kā neizpatikt. Es domāju, tā atbilde ir atkal par to, kādas ir manas vajadzības. Tā kā es absolūti, es zinu, ko tas nozīmē. Tā kā es esmu ar to dzīvojis ļoti daudz gadus. Tā faktiski ir mana problēma. Es esmu centusies daudz izpatikt. Un tur ir tikai viena atbilde. Un tā tu kā, runā kas ir tas, kas mums ir pagātnes vajadzīgs. formā, ja? Es runāju pagātnes? Okay. Es tikai valodas formas tā kā pamanu. Ok, jā, labi, es ar tevi parunāšu vēlāk. Nē, man īsti nav komentāra, tikai tas, ka ja mēs runājam par to fight, flight, freeze, ja, tad tā ir tāda fizioloģija, robusta, tiešām fizioloģija. Ja mēs runājam par izpatikšanu, tad tas nav tikai bailes. Ja? Tad tur ir jāieslēdzās kaut kādām sociālām emocijām, un sociālas emocijas, kompleksākas, kauns, ja, tad, vai vaina. Ja, tad, un tas ir emocijas, ar kurām mēs tā kā īsti nepiedzimstam. Ja? Tad tas ir kaut kas, ko mēs iemācāmies socializācijas procesā. Ja? Tad, kontaktējot ar citiem cilvēkiem, šīm emocijām arī ir evolucionāra nozīme, ņemot vērā, ka mēs esam sociāla suga. Ja? Tad arī vainīgam vajadzētu kādreiz par kaut ko justies, ja, tad, un arī kaunam ir sava vieta, ja, tad, jo tas nodrošina to sociālo struktūru stabilitāti. Bet jā, tas ir kaut kas, ar ko mēs nepiedzimstam, un arī līdz ar to arī šis mehānisms par izpatīkšanu ir kaut kas, ko mēs drīzāk iemācāmies mūsu dzīves pieredzes rezultātā. Un to iespējams, ka varbūt ir bišķi vieglāk mainīt. Es nezinu. Tā ir šausmīgi grūti, Nikita. Jā? Jā, es spekulēju, es neesmu lasījis nevienu pētījumu par šo. Tas ir saistīts ar kaunu, patiešām. Jā. Un kauns ir viena no visgrūtākajām emocijām, viena no visgrūtāk izturamām. Un, protams, ka bailes lielā mērā tam ir pamatā. Bet jā, es domāju, tā ir taisnība. Tas ir uzslāņojums. Un, protams, tas emocijām ir raksturīgs, ļoti bieži ir multiplas, tā kā viņas nav gluži pilnīgi. Tā kā tikai viena, kā mums bieži tur ir vairāk emocīgām. Jā, absolūti. Jā, okay. Šis pārstāv par pašpalīdzības grupu. Droši.
Man ir vairāk komentāri. Es varu uzsākt, ja. Nē, nu, tas iemesls, kāpēc par to runā psihologi un psihoterapeiti, vienkārši tāpēc, ka šīs ir tas mūsu profesionāls fokus. Ja, tad, nu, man īstenībā nav ko citu darīt. Ja, tad mana funkcija ir domāt par to, kā cilvēku psihe strādā, ja, tad normā un arī dažreiz problēmu gadījumā, un tur bez emocijām nevar nekur. Ja, tad, nu, tā ir īsa atbilde. Bet runājot par to skolu, man bija vēl viens šoks. Ja, tad man bija vēl viena traumatiska pieredze. Nesen es padalīšos ar jums. Mani pasauca uz Sabiedrības integrācijas fonda vienu organizēto pasākumu, jo tur bija izglītības materiāls, ko izveidoja tieši ar domu skolēniem, dažādos 1., 3. klase, 4., 6. un 7., 9. klase. Tad, lai mācītu to emocionālo inteliģenci un par emocijām. Un tur vajadzēja, tas bija tāds darba seminārs, tur vajadzēja tur visiem kopā darboties, un bērni arī tur bija, kas piedalījās. Viss bija ļoti forši, un tad es atveru to burtnīcu 1., 3. klasī. Un tur dažādi uzdevumi. Viens uzdevums ir, piemēram, tur emociju šķirošana. Tad tur neatceros vairs, ko vajadzēja darīt. Tur ir dažādi vārdiņi, kas saistīti ar emocijām. Tur ir bailes un dusmas un šitādi vārdiņi. Un starp tiem vārdiņiem absolūti vienā pūlā tad ir vārdiņš depresija, kā viena no emocijām. Ja? Tad, un vēl daži citi. Un es skatījos un domāju, bļāviens. Jo kāda problēma man ir ar šo? Un es pilnīgi piekrītu, ka kopumā mēs domājam par to, ko mums vajadzētu iemācīt bērniem. Ja, tad, labi, matemātika ļoti svarīgi, ļoti, ļoti svarīgi, bet tas, par ko ievarunē, spēja regulēt emocijas, tas ir dzīvē daudz svarīgāk, manuprāt, par matemātiku. Ja, tad, un tas ir kaut kas, ko tā apzināti, mērķiecīgi mūsu izglītības sistēma nedara. Ja, tad, tā ir daļa no klasvadības, vai es nezinu, no kā. Tad ir implicīti pieņemts, ka tas notiek dabīgi. Ja, tad, bet varbūt tam tā līdz galam nevajadzētu būt. Bet mana problēma ar šo to manu pieredzi ar konkrēto materiālu ir, ka skaidrs, ka vienīgais veids, kā mēs varam piekļūt pie cita cilvēka subjektivitātes, ir caur valodu. Man nav, kā psihiatram un jau kā psihologam, nav neviens tāds maģiskais rīks, ko viņi varētu to glāzi man pie galvas pielikt un tad tur visu nolasīt. Ja? Tad mēs esam iesprostoti valodas lielā mērā rāmī. Un tad valoda strukturē daudz ko. Un tas, kas ir noticis pēdējos gados, un es daļu no vainas apzinos un uzņēmos, tad mēs gribam destigmatizēt. Mēs gribam stāstīt lielām auditorijām par to, kas ir depresija un trauksme, lai cilvēki nebaidās. Tad nebaidās vērsties pēc palīdzības. Vismaz daļai no psihiatriskām diagnozēm mums tas ir izdevies. Ja, tad ar šizofrēniju vai alkohola atkarību mēs esam pilnīgi fiasko cietuši. Ja, tad, bet depresija un trauksme ir lielā mērā destigmatizējušies. Ja, tad, bet tā medaļas otrā puse, ja, tad, un tas kopumā ir labi, medaļas otrā puse ir tāda, ka tad, kad ar šiem vārdiem vairs nav saistītas bailes, ja, tad, vai citi negatīvie afekti, riebums vai nezinu, skumjas vai kaut kas tāds grūti izturams, bailes, ka tevi tagad nosauks par traku un iespundēs psihiatriskajā slimnīca, kad šīs bailes vairs nav, tas kļūst par normālu parasto vārdu. Un normālus parastus vārdus mēs izmantojam sarunu valodā. Ja, tad, un pašlaik daļa no problēmas ar 5Q9 ir, ka ne jau tie jaunieši ir mainījušies. Un absolūti noteikti, es jums noteikti varu apgalvot, ka nav tā, ka 50% 15 gadu vecu meitiņu Latvijā ir vidēji smaga depresija. Nu, tā nav, jo tas tā nevar būt. Bet tas, kas ir mainījies, ir tas veids, kā jaunieši komunicē savas sajūtas. Un tagad depresija ir kļuvis par absolūti normālu ikdienas vārdu, bet man kā psihiatram tā ir problēma, jo es balstos valodā, un pie manis atnāk jaunietis, un viņš stāsta depresijas simptomus tā kā pēc klasifikācijas.
Ja? Jo viņš arī droši vien ir lasījis to klasifikāciju kaut kur internetā. Man ir jābūt, tas liek lielu tādu spiedienu uz manām profesionālām prasmēm, jo es vairs nevaru paļauties tikai uz valodu, man ir jāskatās plašāk, man ir jāskatās uz viņu funkcionēšanu, man ir jāskatās uz visu ko. Un ja es tikai paļaujos uz valodu, un tad, ja man stāsta simptomus kā pēc klasifikācijas, un es automātiski diagnosticēju depresiju, es baidos, ka es lielai daļai to jauniešu, kas atnāk, ne tikai nevarēšu palīdzēt, bet varbūt arī varēšu kaitēt. Ja, priekš manis tas ir tas, kas mani aizņem pašlaik, un atkal es nezinu, kāds ir risinājums. Viens no risinājumiem varētu izdomāt kādu citu vārdu un to stigmatizēt, un tagad to izmantot. bet Slikto atrašana palīdz, vai ne? Jā, bet es nezinu, ko tu jau domā par šo te. Jā, es domāju, tas, ko tu saki, ir, ka mums ir jāuzmanās domājot par to, cik daudz mēs lietojam medicīnisko terminoloģiju un cik daudz mēs mācam par traucējumiem. Depresijas jau vairs neuzskata, ka tas ir medicīnisks termins, tas ir neatgriezenisks. Jā, droši vien, bet vienlaikus, es nezinu, vai mēs varam izdarīt kaut ko sliktu, ja mēs mācam skolās par emocijām. Es tiešām nevaru iedomāties, kas var būt slikts, ko mēs izdarām. Problēma ar prasmi mācīšanu ir tāda, ka bērni viņas nelietos, ja vecāki viņas nelietos. Un līdz ar to visās intervencēs, kas ir bērniem, ir ļoti svarīgi palīdzēt vecākiem un mācīt vecākiem. Pirmais ir faktiski emociju validēšana. Tas nozīmē atzīt, ka viņas ir vērtīgas. Ja tev negribās ja tu esi mans bērns un tev negribās iet uz skolu, tu vari tā justies. Tas ir pilnīgi ok. Tu vari negribēt uz skolu. Iet uz skolu, tas ir pilnīgi normāls, arī dažreiz negribiet uz darbu. Un tas nenozīmē, ka tu vari neiet uz skolu. Bet tas, ka tu tā jūties, ir ok. Un es domāju, ja mēs mācam to, ka drīkst just, tad es domāju, tas nevar izdarīt neko sliktu. Bet, mēs sākam par skolu un tu pa vecākiem, jā, bet problēma, ka to jātiecina arī uz skolotāju. Skolotājs, kuram ir grūti regulēt emocijas, viņam būs grūti novadīt stundu par emociju regulāciju, viņš jau varēs, bet mēs jau nemācamies no tā, kas grāmatā ir rakstīts. Jā, tad mēs mācamies sociālas iemācīšanas ceļā, to visu. Sveiciens Banduram ar sekotājiem. Ja, tas notiek caur pieredzi un caur modelēšanu. Ja, tad labākais veids, kā var iemācīt bērnam par emocijām, skolotājs ir rādīt to piemēru, kā var tikt galā ar dusmām veiksmīgi, ja, tad adaptīvi. Labi, es neiestrēgšu. Finita la komēdija. Mums ir jābeidz. Paldies! Paldies jums! Es zinu, ka palika viens neatbildēts jautājums. Mēs esam gatavi to izdarīt privāti.